Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Jelau Izrēla ar Alīni. Aiz šīs sienas atrodas Morijas kalns, kur atradās Jeruzālemes templis un derības šķirsts. Un tempļa kalnā atrodas daži no svarīgākajiem arheoloģiskajiem atradumiem, kas saistīti ar Bībeli. Varbūt pats derības šķirsts joprojām ir šeit, taču jau gadsimtiem ilgi piekļuve šai vietai ir pilnībā aizliegta. Un arī mēs šodien nevarēsim ieiet tempļa kalna iekšienē. Bet mēs gan dosimies uz slepenu arheoloģisko laboratoriju, kurā glabājas priekšmeti, kas tika nelikumīgi izņemti no tempļa kalna. Mums būs ekskluzīva piekļuve, lai redzētu pašā Jeruzālemes templī atrastus priekšmetus. Daži no tiem pat saistīti ar Jēzus vēsturi. Mums pat tiešām būs neticama arheoloģiska diena. Tātad, ja esat gatavi, sāksim! Visa šī teritorija saucas Araūnas klons, un to nopirka ķēniņš Dāvids. Un pēc tam viņa dēls, ķēniņš Salamans, uzcēla uz klona augstākās vietas, uz Morijas kalna, Jeruzālemes templi, kurā tika novietota derības šķirsts. Tomēr šis templis tika iznīcināts un atkal uzcelts no jauna. Un tieši otro templi Jēzus pazina. Bībele mums stāsta, ka viņš daudzkārt nāca uz templi un tā pagalmiem, lai mācītu savus mācekļus un ļaudis. Šajā vietā Jēzus dziedināja aklos un klibos. Taču arī otrais templis tika iznīcināts, un visas tā ēkas un priekšmeti tika iznīcināti un aprakti, un tempļa kalns gadsimtiem ilgi palika pamests. 7. gadsimtā, 638. gadā pēc Kristus, musulmaņi pirmo reizi iekaro Izraēlas zemi. Un viņi iekaro tempļa kalnu un uz tā uzceļ Alaksas mošeju un klints kupolu. Un šīm vietām ir ierobežota piekļuve ebrejiem un kristiešiem. Bet tā nav pati grūtākā daļa. Pazemes daļa, kas joprojām pastāv, ir aizliegta visiem, un īpaši arheologiem. Tas nozīmē, ka šeit ir milzīgs arheoloģisks dārgums. Liela daļa Izraēlas iedzīvotāju tic, ka derības šķirsts atrodas tieši šajā pazemes teritorijā. Tomēr mēs nevaram, mums nav iespēja tur nokļūt, mums nav piekļuves. Un tāpēc šie Bībeles atradumi ir vienlaikus tik tuvu mums, bet tik tālu. Katras arheoloģis sapnis ir izrakņāt tempļa kalna iekšieni. Bet, kā jau minējām, tas ir pilnīgi aizliegts. Līdz 1999. gadam, pateicoties noziegumam, kas notika šajā vietā. 1999. gadā Vakfa, musulmaņu organizācija, kas pārvalda tempļa kalnu, šeit veica nelegālu pazemes izrakumu. Viņi izraka un uzbūvēja pazemes mošeju ar pietiekami daudz vietas līdz pat 10 000 cilvēku. Milzīga būve tieši šajā teritorijā, kuru mēs redzam, tajā vietā, kas bija pazīstama kā Salamana staļļi. Un, kad viņi raka, lai uzbūvētu mošeju, visu, kas atradās pazemē, viņi vienkārši salika kravas automašīnās un aizveda tās uz Cedrona ieleju, kas ir ieleja, kas iet garām tieši šeit apakšā. Un vienkārši izmeta 9000 tonu zemes no tempļa kalna kopā ar arheoloģiskajiem atradumiem.
Tas patiešām ir noziegums pret Bībeles vēsturi. Turklāt tas burtiski ir nelikumīga būvniecība. Tomēr arheologs vārdā Zači Dvira atklāja, ka tas notiek. Un viņi paņēma šīs 9000 tonnu, kas tika izmestas, un nogādāja tās arheoloģiskā projektā, sijāšanas projektā, kuru mēs jau esam rādījuši šeit kanālā. Un šajā projektā viņi sijā un atdala Tempļa kalna zemi un akmeņus, meklējot arheoloģiskos atradumus. Un šie arheoloģiskie priekšmeti tiek nogādāti slepenā laboratorijā šeit Jeruzālemē, lai tos pētītu. Un tagad mēs kopā dosimies iepazīt šo vietu un paši savām acīm redzēsim, kas ir iznācis no Tempļa kalna un kā tas ir tieši saistīts ar Bībeli. Iesim! Beidzot, mēs esam nonākuši laboratorijās. Mēs joprojām esam Jeruzalemē, bet šobrīd atrodamies slepenā vietā. Neviens nedrīkst zināt, kur tieši pilsētā atrodas šīs laboratorijas, jo šeit burtiski tiek glabāti un pētīti daži no svarīgākajiem Izrēlas un iespējams pasaules arheoloģiskajiem atradumiem. Arheoloģiskie atradumi, kas tieši saistīti ar Jeruzālemes templi. Ne tikai tas, ka tie tika atrasti Tempļa kalna teritorijā, bet daudzi no tiem ir saistīti ar templi. Gan ar pirmo Jeruzālēmes templi, gan ar otro templi. Un mēs arī redzēsim priekšmetus, kas tieši saistīti ar Jēzu. Patiesi kaut kas fantastisks. Tāpēc viss, kas šeit atrodas, ir jāsaglabā, līdz tas tiek nogādāts citās drošās vietās, piemēram, muzejos. Un tagad, draugi, mums būs privilēģija. Es tiešām esmu ļoti sajūsmināta par šodienu. Mēs ieiesim laboratorijās. Nāciet man līdzi! Tagad mēs ieejam vienā no vairākiem Tempļa kalna arheoloģisko atradumu glabātuvēm. Paskatieties, kur mēs esam. Kad Vakfs, šī musulmaņu organizācija, izveda 9000 tonnu zemes, akmeņu un arheoloģisko atradumu no Tempļa kalna, mēs runājam par milzīgu atradumu daudzumu. Ir atrasti jau vairāk nekā 500 000 atradumu. Starp tiem vairāk nekā 100 000 atradumu, kurus arheologi uzskata par īpaši nozīmīgiem. Tātad, kad viņi izveda visu šo zemi no Tempļa kalna, tā tika nogādāta sijāšanas projektā. Un pirmais solis, ko mēs jau esam rādījuši arī iepriekš šajā kanālā, kas ir tieši sijāšana, kas no vienas puses atdala zemi un putekļus no Tempļa kalna, bet otrā pusē ir arheoloģiskie atradumi, kas tiek sadalīti kategorijās. Un šīs kategorijas tiek nogādātas uz noliktavām. Skatieties šo! Visa šī teritorija, kur mēs atrodamies, viss šeit ir arheoloģiskie kaulu atradumi. Skatieties šo! Kastes un kastes un kastes, tikai šajā kaulu noliktavā. Un jautājums ir, kāpēc uz Tempļa kalna bija tik daudz kaulu? Un tam var būt vairāki iemesli. Tas varētu būt ēdiens, ko kāds apēda uz Tempļa kalna senatnē, bet tie var būt arī dzīvnieku kauli no dzīvniekiem, kas tika upurēti templī. Un lai atšķirtu, kādi dzīvnieki tie bija, kas ar tiem notika, kāpēc šie kauli atradās uz Tempļa kalna, tieši tāpēc ir jāanalizē, vai dzīvnieks bija jēls, vārīts, sadedzināts, kādā veidā tas tika nokauts, kāds dzīvnieks tas bija, jo mēs zinām, ka ne visi dzīvnieki drīkstēja tikt upurēti templī. Galvenokārt tika upurēti košera dzīvnieki saskaņā ar vecās derības šķīstības likumiem.
Un upurēšanas prakse bija ļoti izplatīta Bībeles laikos, pat Jēzus ģimenē. Ja mēs lasām Bībeli, mēs atceramies, kā Marija, Jēzus māte, nes viņu uz rokām Jeruzālemes templī, kad viņam bija tikai dažas nedēļas. Un viņa dodās uz templi un upurē 2 baložus. Tas ir 2 dūjas. Un tāpēc starp daudzajiem atrastajiem kauliem tika atrasti arī baložu kauli. Tostarp no 2. Jeruzālemes tempļa laika, Jēzus laika. Tātad visas šīs kastes, piemēram, kas ir tepat mums blakus, ir ar kauliem. Un katra zona, ko mēs redzam, patiešām ir dažādas kategorijas. Šeit, piemēram, visas šīs kastes ir ar mozaīkām. Un katra kastīte, draugi, ko mēs atveram, patiešām ir arheoloģisks dārgums. Paskatieties uz šo. Tātad mēs šeit redzam akmentiņus, kas izmantoti tempļa kalna mozaīkās. Un, draugi, šī bija nejauši izvēlēta kastīte, ko es tikko paņēmu. Un tādu kā šī, pagalai tā ir pareizi pagriezta, ir ļoti daudz. Tātad, kā jau minējām, mums šeit ir kauli, mums ir mozaīkas, kategorija, kas tika atrasta visvairāk. Padomājiet, no visa, kas tika atrasts par tempļa kalnu, kas tika atrasts vislielākajā daudzumā. Kā jums šķiet, kas tas varētu būt? Varat tagad ierakstīt čatā komentāros. Visvairāk tika atrasti keramikas gabali. Un visa šī teritorija šeit, moti nāca šurp pie mums. Visa šī ieejas zona, pirmās kastes, kurām mēs gājām garām, tās visas arī ir keramika. Citā noliktavā ir daudz keramikas kastu. Viņi tikko vēl atvēra jaunu noliktavu. Un es vēlos jums parādīt šo skapi, jo šeit iekšā tiek glabāta metālu kategorija. Paskatieties uz to. Draugi, tie ir sadalīti vispirms pēc materiāla, tāpēc ir bronza, ir varš, ir dzels. Šeit iekšā arī atrodas monētas, kas ir izgatavotas no metāla. Bet es vēlos jums parādīt šo konkrēto kastīti. Šeit, draugi, ir naglas. Beci naglas no dažādiem laikmetiem, tostarp no romiešu perioda. Ļaujiet man parādīt dažus piemērus no šīm vecajām naglām. Un, protams, kad mēs domājam, draugi, par vecām naglām, pirmais, kas nāk prātā bez šaubām, ir Jēzus krustā sišana. Tātad šeit mēs varam izmantot visus šos neticamos arheoloģiskos atradumus, lai labāk saprastu un izpētītu visu Izraēlas vēsturi, bet galvenokārt Bībeles vēsturi. Un jūs varat arī redzēt, ļaujiet man izmantot iespēju un parādīt jums. Katrs no šiem priekšmetiem ir precīzi kategorizēts. Spainis, kurā tas tika atrasts, zona, kurā tas tika atrasts, un diena, kad tas tika atrasts. Tātad paskatieties uz šo, draugi. Tas tika atrasts 2015. gadā. Kas ir uzraugs? Tas viss ir reģistrēts šeit iekšā. Un ir arī datorizēta sistēma, īpaši izstrādātas programmas, kas palīdz katra no šiem priekšmetiem pārvaldībā un izpētē. Un ne visi atradumi šajā vietā ir mazi. Mums ir arī diezgan lieli atradumi. Mēs varam redzēt šo zonu, kas ir īpašu lielu akmeņu kategorija, un tie ir no dažādiem vēsturiskiem periodiem. Tātad, ja mēs varam paņemt, tas ir smags, mēs varam paņemt šeit un sākt skatīties, kas mums ir, piemēram, pēc rotājumiem, mēs varam redzēt, ka šis akmens visticamāk ir no Bizantijas perioda. Bizantijas periods ir pirmais kristīgais periods Svētajā zemē. Tātad mums šeit ir akmens no Bizantijas perioda. Mums šeit, piemēram, ir šīs akmens, draugi. Un paskatieties, cik interesants tas ir. Mēs varam redzēt, ka tam ir caurums ar kaut ko ievietotu vidū. Es runāju ar arheologu par šo konkrēto akmeni, un viņš man teica, ka viņi uzskata, ka iespējams tas ir bijis durvju aizbīdnis. Paskatieties, cik interesanti.
Paskatieties tāds priekšmetu sajaukums. Šeit ir kaut kas tāds, kas ir nedaudz ikdienišķāks, varētu teikt. Piemēram, durvju aizbīdnis. Un blakus mēs redzam arī svētus priekšmetus, kas saistīti ar Jeruzālemes templi. Arī šeit iekšā, piemēram, ir šis marmora gabals. Vai redzat, kā tas ir apstrādāts? Speciālisti uzskata, ka tas iespējams bija daļa no senas baznīcas. Tātad mēs šeit redzam ārkārtīgi svarīgus priekšmetus, piemēram, baznīcas fragmentus, paša tempļa fragmentus, ko es jums tūlīt parādīšu, kā arī ikdienā lietojamas lietas. Un tieši šeit sākās arheologu vissvarīgākais darbs – ņemt šīs neapstrādātās kategorijas un tad veikt katra priekšmeta analīzi. Tātad vispirms jāatdala kategorijas, un nākamais solis ir šķirot pēc vēsturiskiem periodiem. Kanāniešu periods, jeb bronzas laikmets, Jeruzalemes pirmā tempļa laikmets, Jeruzalemes otrā tempļa laikmets un otrā tempļa beigas, kas ir tieši Jēzus laiks. Viņi ņems, lasīs un atšifrēs senos uzrakstus, bībeles vārdus, cilvēkus, priekšmetus, kas piederējuši bībeles personāžiem, un tie ir atrasti šajos priekšmetos. Tātad tas patiešām ir kaut kas neticams, un viņi veic šo atlasi. Un vēl viena lieta, ko šeit dara, ir šo priekšmetu atdalīšana no nelielās zemes un putekļu daudzuma no tempļa kalna, kas joprojām ir starp tiem. Tad nāciet šeit kopā ar mani. Jūs varat redzēt, piemēram, šeit, paskatieties, ka zeme, paskatieties, ļaujiet man jums parādīt. Šī te ir burtiski zemes no tempļa kalna. Un jūs varat redzēt, ka tās krāsa, draugi, ir atšķirīga. Tiem, kas jau ir bijuši šeit Jeruzālemē, jūs zināt, ka grīdas krāsa nav tāda. Šī te ir daudz pelēkāka nekā Jeruzāleme. Un tieši tāpēc, ka šī zeme ir sajaukta ar pelniem, jo pirmais un otrais Jeruzālemes templis tika nodedzināti. Un pats Jēzus par to runā. Jēzus paredz otrā Jeruzālemes tempļa iznīcināšanu. Viņš saka, ne akmens uz akmens nepaliks. Un tieši to mēs arī redzam. Ne akmens uz akmens nav palicis. Bet šajos iznīcinātajos akmeņos ir arheoloģija, kas tagad tiek pētīta, analizēta un pat tiešām palīdz no jauna izprast Bībeles vēsturi. Un tāpēc mēs varam skatīties uz šo zemi un redzēt šeit Jēzus pravietojuma piepildījumu. Burtiski šie pelni ir tas, par ko Jēzus runāja. Un tāpēc jūs varat redzēt, ka daudzos video, tostarp es valkāju šo ķēdīti. Šeit iekšā tas, ko jūs redzat, ir tieši tas. Šajā ķēdītē es nesāju līdzi zemi no tempļa kalna iekšpuses. Kopā ar tempļa pelniem es burtiski nesāju sev līdzi gabaliņu no Bībeles vēstures. Un vēlāk es jums pastāstīšu, kā arī jūs varat iegūt vienu tādu sev. Bet tagad atdosim pelnus un zemi atpakaļ to vietā. Skatieties, mana roka. Skatieties, tā ir noklāta ar pelniem. Bet tagad mums tiešām jāiet uz laboratoriju, lai redzētu, kā tas viss tiek pētīts un apstrādāts. Ejam! Ja jūs vēlaties iegūt daļu no Jeruzālemes vēstures, daļu no tempļa kalna vēstures sev līdzi, tāpat kā es arī šeit nesāju līdzi, un vēl palīdzēt šim arheoloģiskajam projektam, man ir kaut kas neticams, ko jums parādīt. Paskatieties uz to. Izmantojiet arī QR kodu, kas redzams uz ekrāna, vai saiti aprakstā, un jūs varēsiet atrast tempļa kalna augsni. Un katrā no šiem iepakojumiem jūs vispirms atradīsiet autentiskuma certifikātu, ko izdevuši šī projekta arheologi. Bet pats svarīgākais ir tieši tempļa kalna zeme.
Zeme, kas burtiski nākusi no vienas no vissvarīgākajām vietām visā Bībeles vēsturē. Vēsture, kas tiek no jauna atklāta šajā projektā. Jūs varat to paņemt šādā veidā, lai noliktu uz plaukta, lai noliktu savās mājās, vai arī, kā es daru, ņemt līdzi ikdienā. Bet patiešām tas ir skaists veids, kā iegūt gabaliņu Jeruzālemes, vai uzdāvināt kādam citam unikālu dāvanu. Un arī atcerieties, ka jūs palīdzat finansēt šo projektu. Tāpēc es tiešām vēlējos jums to pastāstīt, un tagad mēs kopā turpināsim iepazīt šīs vietas arheoloģiju. Aiziet! Mēs ieejam laboratorijā, un tieši šeit notiek īstais darbs. Jo viņi paņem simtiem tūkstošu atradumu fragmentu un sāk tos atšifrēt. Un saprast, kas tie bija, no kura laika tie ir, kas tos izmantoja un kāda ir to saistība ar Bībeli. Tas ir kā salikt puzli ar miljoniem gabalu, kurā trūkst daudzu detaļu. Bet viņi patiešām dara neticamu darbu un atklāja vēsturi no jauna. Es vēlos šeit parādīt piemēru kaut kam fascinējošam, ko viņi ir spējuši paveikt. Paskatieties uz to. Viņi atrada vairākus dažādu krāsu un dažādu formu akmens gabalus. Bet visi šie akmeņi ir no Jeruzalemes 2. tempļa laika. Vēl precīzāk, no ķēniņa Heroda laikiem. Un arheologi ar tādu rakstu kā Flāvija Jozefa grāmatu palīdzību saprata, ka šie akmeņi savienojas un veido šos rakstus. Draugi, tas nav nekas cits kā Jeruzālemes tempļa grīdas. Jā, Jeruzālemes tempļa pagalmi. Grīda nebija balta, kā mēs to redzam mūsdienās. Tā bija pārklāta ar šiem izskatās kā krāsainām flīzēm, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs zinām, ka Jēzus staigāja pa Jeruzālemes templi jau kopš 12 gadu vecuma un īpaši sava kalpošanas laikā. Piemēram, savas pēdējās dzīves nedēļas laikā, pēdējā nedēļā Jeruzalemē, ir rakstīts, ka viņš katru dienu devās uz Jeruzālemes templi, lai mācītu. Arī, piemēram, Salamana kolonādē. Un Salamana kolonādē un pagalmos bija šādas grīdas. Gan šāda, gan šāda. Tātad pastāv reāla iespēja, ka Jēzus ir staigājis pa šiem akmeņiem. Un ja tas nebija tieši uz šiem, tad uz tādiem pašiem akmeņiem kā šie. Burtiski viņi izsijāja šos gabalus un spēja salikt šīs puzles. Un tāpēc mūsdienās mums ir atjaunotas tempļa grīdas daļas. Šalom! Šalom! Visi sveiciniet! Ar šalom arheologu Danielu Šani, vienu no arheologiem, kas strādā šeit šajā projektā. Un es viņam lūdzu īpaši mums atnest kasti ar dažiem svarīgākajiem atradumiem, kas tika atrasti šajā vietā. Tātad, ko tu mums šodien atnesi? Mums ir dažas lietas, ko atradām sijāšanas laikā. Šeit ir pirmais atradums, tas ir krāsota krusta kulons. Wow! Paskatieties šeit, cilvēki. Šis ir krusta kulons. Mēs zinām, ka tas ir kulons arī pēc šīs mazās caurumiņa šeit. Un ko krusts dara uz tempļa kalna? Kādā brīdī senajā vēsturē kāds svētcennieks atnāca uz templi. Viņš varēja būt atnācis no jebkuras vietas. Viņam ar kaklu bija kulons, līdzīgs tavējam. Cerams, ka tava ķēdīte ir nedaudz stiprāka nekā viņa, jo viņam tā pārtrūka un kulons nokrita. Un mēs noskaidrojām, ka īsti nezinām, cik vēl ilgi tas ir. Tas varētu būt 500 gadu vecs, 1000, 1500 gadu vecs. Tātad caur šo priekšmetu mēs varam redzēt arī kristiešu saikni ar tempļa kalnu. Ja mēs šodien dotos uz tempļa kalnu, mēs redzētu cilvēkus no visas pasaules.
ebrejus un kristiešus, kas apmeklē šo vietu. Arī senatnē Tempļa kalnā bija kristiešu svētceļnieki. Un kā viņš teica, mēs joprojām precīzi nezinām, no kura laika ir šis kulons. Vai tam ir 500 vai 1500 gadi. Bet noteikti tas parāda kristiešu saikni. Un kas vēl mums šeit ir? To laiku es visu lieku atpakaļ. Kas vēl mums šeit ir? Ne tikai kristiešu svētceļnieki, mums bija arī ebreju svētceļnieki. Un kas vēl mums šeit ir? Ne tikai kristiešu svētceļnieki mums bija, bet arī ebreju svētceļnieki. Un vienā brīdī viens no viņiem atnāca un atstāja mums nelielu grafiti. Šis ir neliels keramikas fragments, kas jau bija salūzis senatnē, un uz tā viņš uzzīmēja to, kas bija senais ebreju simbols – menoru. Šis te bija neliels keramikas gabaliņš. Tāpat kā miljoniem keramikas gabaliņu joprojām atrodas Tempļa kalnā, tie vēl nav no turienes izņemti. Kāds paņēma un šeit uzzīmēja nelielu zīmējumu. Un tas liecina par kādu ebreju, kurš bija gājis pāri Tempļa kalnam. Bet mēs arī precīzi nezinām, no kura laika ir šis keramikas gabaliņš. Arheologiem vēl ir jāstrādā, lai to noskaidrotu. Un attiecībā uz menoru es neesmu pārliecināts, vai to uzzīmēja kāds, kurš patiešām redzēja oriģinālu, kamēr tas vēl tur bija, vai arī kāds, kurš atnāca 100 vai 1000 gadus vēlāk un atcerējās, kā tā izskatījās. Ak, paskatieties uz to! Viņš teica, ka mēs neesam pārliecināti, vai cilvēks redzēja oriģinālu. Tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka tas, kurš uzzīmēja šo menoru, redzēja templa menoru, jo tā tur atradās līdz 70. gadam, kad romieši to nozaga un aizveda uz Romu. Bet varbūt šis ir kāda cilvēka liecība, kurš redzēja oriģinālo menoru. Šeit mums ir maza keramikas lauvas galva. Oho! Paskaties uz pūdnu, ausīm un katrā pusē pa vienai acī. Šī ir daļa no tā, kas būtu bijusi pilnīga statuete no pirmā perioda ap 8. gadsimtu pirms Kristus. Tātad pirms aptuveni 2800 gadiem uz Tempļa kalna bija lauvas attēls, bet dzīvnieku attēlam nevajadzētu būt uz Tempļa. Un parasti dzīvnieku attēli īpaši tajā laikā tika saistīti ar elku pielūgšanu, ar citu dievu vai būtņu pielūgšanu. Un jautājums, ko mums visiem vajadzētu sev uzdot, ir, kāpēc uz Tempļa kalna ir varbūt pagānisks objekts? Tātad Bībele uzdod sev to pašu jautājumu. Un, ja jūs atverat dažas vietas Bībelē, Ķēniņa grāmatā, Ecehēla grāmatā, pravieši runā pret to. Un viena no pirmajām lietām, ko mēs mācām, kad apgūstam vēsturi, ir, ja ir noteikumi un cilvēki runā pret kaut ko, tas nozīmē, ka tas notiek. Tāpēc mēs atrodam visus šos, un tie visi ir salauzti. Es izvēlējos lielāko, skaistāko. Mums ir daudz mazu, salauztu zirgu, ēzeļu un lielopu gabaliņu. Un vienā brīdī viņi salāca visus. Viņi salāca tos visus, salauza un izmeta. Tāpēc mēs atrodam tikai atliekas. Mēs šeit redzam pierādījumu Bībeles stāstiem. Kad pravieši kliedza uz tautu un teica, lai viņi pārtrauc pielūgt elkus, tostarp, ka elku pielūgšana notika uz Tempļa kalna, šeit ir pierādījums. Un tieši šis un citi elku priekšmeti tika atrasti salauzti. Un tas parāda, ka taisnīgo ķēniņu veiktās reliģiskās reformas patiešām notika. Mēs, piemēram, atceramies ķēniņu Josiju. Ķēniņš Josija 7. gadsimtā, tas ir nākamajā gadsimtā pēc šī, ķēniņš Josija pavēla attīrīt visu Izraēla zemi no elku pielūgšanas, no tās tēliem. Un arī ir sīki aprakstīts, ka viņš pavēla attīrīt Tempļa kalnu, jo Tempļa kalnā bija tēli, un šeit mēs patiešām redzam salauztu tēlu uz Tempļa kalna. Un tas ļoti labi saskan ar to, ko mums stāsta Bībele. Un tiešām ir pārsteidzoši, ka mēs varam to redzēt vēlreiz, kas apstiprina Bībeles stāstu vēsturiskumu. Liels paldies, Daniela, to Dahrabah, ka mums to visu parādīja. Atgriežam, lai varētu uzglabāt. Šeit viss ir jābūt ļoti kārtīgi sakārtots. Tātad, liels paldies! Nav par ko. Nav par ko. Prieks jūs šeit redzēt. Visi sveiciniet doktoru Džoabu Farhi ar vārdiem šalom. 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 Kā tev klājas? Lieliski. Viņš ir speciālists senajās monētās. Viņš ir viens no pētniekiem šeit centrā. Un es viņam palūkšu mums parādīt dažas Bībeles monētas. Lūdzu, apsēdieties.
Un mums ir dažas jaukas lietas, ko jums parādīt. Tātad sāksim ar to, ko sauc par atraitnes artavām. Oho! Jēzus. Labi. Un tās ir monētas no Aleksandra Janneja, Hasmonēju karaļa laikiem. Šeit jūs varat redzēt, ka tās ir bronzas monētas. Un tās bija mazākās tā laika monētas. Es varu! Jā, lūdzu apskatieties. Šī ir viena. Wow! Paskatieties uz to! Mēs atceramies atraitnes stāstu. Viņa atdeva 2 vienīgās monētas, kas viņai bija. Viņa ziedoja to nedaudzo, kas viņai bija. Un šis stāsts kļūst vēl jēgpilnāks, ja mēs paskatāmies uz monētu. Mēs varam redzēt, ka tā ir maza vērtība, vienkārša monēta. Tā bija mazākā monēta tajā laikā, un viņa tieši 2 šādas monētas atdeva templim. Un es arī tā domāju. Tagad mēs varam izlasīt šos pantus. Jēzus apsēdās pretī vietai, kur tika liktas ziedojumu naudas, un vēroja pūli, kas lika naudu ziedojumu kastēs. Daudzi bagātie tur meta lielas summas. Tad pienāca kāda nabaga atraitne un ielika 2 mazītiņas vara monētas ar mazu vērtību. Piesaucis savus mācekļus, Jēzus sacīja: Es jums saku, šī nabaga atraitne ir ielikusi ziedojumu kastē vairāk nekā visi pārējie. Visi dēva no tā, kas viņiem palika pāri, bet viņa no savas nabadzības deva visu, kas viņai bija iztikai. Vēl viena bībeles monēta, kas mums šeit ir sudraba pusšekelis. No laika, kad jūdi sacēlās pret romiešiem. Un kā jūs zināt, 2. tempļa periodā katram jūdu vīrietim, kas bija vecāks par 20 gadiem, katru gadu bija jāziedo pusšekelis tempļa nodevai. Vienā pusē ir rakstīts Jerušalajim Hakadošah, Svētā Jeruzāleme senajā ebreju rakstā, bet otrā pusē ir rakstīts Hatsi Hašekel, pusšekelis. Ļoti uzmanīgi, lūdzu. Dārgie, mums tiešām jāpietas ar šo monētu ļoti uzmanīgi. Bet salīdziniet šo monētu ar to, ko mēs redzējām iepriekš. Mēs varam redzēt, ka tā ir daudz lielāka, daudz smagāka. Tā ir arī izgatavota no dārgāka materiāla, sudraba. Un runājot par bībeles monētām, patiesi, bibeliskāk par šo vairs nevar būt. Ir uzrakstīts Svētā Jeruzālemes pilsēta un pusšekelis. Un mēs atceramies vairākas bībeles vietas, kurās runāts par pusšekeļa maksājumu. Tas bija kā ikgadējs nodoklis visiem pasaules ebrejiem. Tātad Jēzus laikā cilvēki patiešām katru gadu nodeva šādu monētu, lai samaksātu savus nodokļus. Un mēs lasām par šiem stāstiem. Visa laika un varas pieskāriens ir šeit. Pieskaroties vēsturei, tas tiešām ir neticami. Un tas viss nebūtu atrasts, ja nebūtu šī aizraujošā projekta. Tas vēl joprojām būtu pazudis un aizmirsts vēsturē. Liels paldies, doktor Joab, ka parādījāt mums monētas, dalījāties ar šīm zināšanām. Un tagad mēs turpināsim mūsu ekskursiju. Paldies! Nav par ko. No 100 000 arheoloģisko atradumu šajā projektā, tas, ar ko es personīgi visvairāk jūtos saistīta, ir šis. Paskatieties uz šo akmeni. Un tas nav tikai tāpēc, ka tas ir skaists un izgrebts. Jūs šeit varat redzēt augu attēlojumus. Bet tas, kas šo akmeni patiešām padara īpašu, ir tas, ka tam ir nedaudz vairāk nekā 2000 gadu. Un tas ir oriģināla Jeruzālemes tempļa daļa. Precīzāk sakot, tas bija fragments no vienas no Jeruzālemes tempļa ieejām. Tātad, kad mēs lasām bībeles tekstus un dzirdam, kā Jēzus ar savu ģimeni ieiet templī, viņš ieiet templī savas triumfālās ienākšanas laikā. Kad mēs lasām par praviešiem, par ķēniņiem, kuri ir bijuši šajā vietā, kuri ir iegājuši templī, pastāv liela iespēja, ka viņi burtiski ir gājuši garām šim akmenim. Šis akmens ir liecība par Jeruzalemi tās uzplaukuma laikā, Jeruzalemi 1. gadsimtā.
Un patiešām mēs šeit redzam kaut ko ļoti svarīgu. Jo galu galā netrūks cilvēku, kas cenšas izdzēst Izraēlu no kartes. Ir cilvēki, kas cīnās, lai fiziski iznīcinātu Izraēlu. Un mēs to esam redzējuši pēdējo gadu karos. Bet šie cilvēki cenšas ne tikai fiziski iznīcināt Izraēlu, bet daļa no šīs cīņas pret Izraēlu ir Izraēlas vēstures izdzēšana. Galvenokārt izdzēst Tempļa kalna vēsturi ar cilvēkiem, kuri saka absurdas lietas. Piemēram, ka Jeruzālemes templis nekad nav pastāvējis, vai ka tas nav atradies uz Tempļa kalna. Cilvēki saka, ka karalis Dāvids, ka karalis Salamans nekad nav pastāvējuši, apšaubot Izraēlas un Bībeles vēsturiskumu. Un tāpēc visiem tiem, kuri šaubās, paskatieties uz to. Ir veseli arheoloģiskie pētījumi, kas pierāda šo vēsturi. Šis akmens ir daļa no mūsu vēstures, un neviens to nekad nespēs izdzēst. Pat ja tik daudzi mēģināja, pati Vakfa, kad viņi izmeta visu šo zemi ar arheoloģiskajiem atradumiem, viņu mērķis bija skaidrs, bet mēs esam šeit, lai pastāstītu savu vēsturi. Un šis akmens man arī savieno ar Bībeles pantu no 102. psalma, kurā ir rakstīts: tavi kalti mīl pat tavus akmeņus. Un viņi jūt līdzi tās pīšļiem. Un tieši to mēs redzam ar Bībeles arheoloģiju. Mēs mīlam šos akmeņus nevis tāpēc, ka pielūdzam pašus akmeņus, bet gan šo akmeņu vēstures dēļ. Jo šie akmeņi mums atgādina par mūsu vēsturisko saikni ar Dievu un Izraēlas zemi. Un arī putekļi, ko mēs burtiski nesam sev līdzi līdz pat šai dienai. Tāpēc šis projekts man ir ļoti īpašs un ieņem īpašu vietu manā sirdī. Un es vēlos pateikties jums visiem, kas šodien skatījāties. Droši atstājiet komentāros, kurš no atradumiem jums patika visvairāk. Un tiekamies nākamnedēļ!